Nezinu, vai tā ir tikai tāda tā kā Latvijas konteksts, bet man reizēm ir tāda sajūta, runājot ar dažādu organizāciju pārstāvjiem, ka ir tāda nedaudz tā kā stigma vai kauna sajūta dažkārt atzīt, ka jā, es lietoju mākslīgā intelekta rīkus. Vai tev privātā sarunā pateiks, atzīsies, jā, es izmantoju tam un tam un tam, tikai lūdzu nesaki nevienam citam, ka es to daru. Un, teiksim, skatoties uz citām valstīm, ASV, man šķiet, ka viņi dažkārt ir atklātāki par to, ka tiešām mākslīgā intelekta rīkus izmanto, ir vairāk gadījumu. Bet jā, Latvijā mēs kaut kā kautrējamies atzīt, ka mēs izmantojam. Es laikam tas salikšu abas divas kopā komentārus, jo man liekas, Jāņa komentārs riktīgi labi iedarās par to, ka tām robežām jābūt zināmām. Tāpēc tās vadlīnijas arī ir.